es ļoti gribu, lai jaunā paudze, lai viņa gūst šīs zināšanas, lai viņa neietu parasto ceļu, kā mēs esam gājuši, strādāt. Protams, ir vajadzīgi cilvēki, kuri gan raksta ceļus, gan darīs vispārējos darbus, taču parādīt jauniešiem, ka viņiem nav jābrauc projām, ka viņi šeit var uz vietas dzīvot un jūs iedomājaties, ja jauniešiem šo pasniegt, ja viņi saprastu savos 20 gados, ka viņi 25 gados var būt finansiāli neatkarīgi, ka nav jāstrādā līdz pensijai, ka dzīve var būt pilnīgi savādāka. Ko tas nozīmē, ja varētu jauniešiem to visu pasniegt, parādīt? Kā mainītos Latvija, kā mainītos visu mūsu dzīvi savā ziņā apkārt. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgi. Jo nebūtu jau man nav svarīgi, ka man atcerētos pēc tā, cik man liels čeks bijis bankas kontā. Absolūti ne.